Es varu pateikt, ka kopumā, teiksim, bez radzēm abas riepas, kuras mēs testējām, viņas ir ļoti līdzīgas pie konkrēta ātruma. Ja? Ja tas ātrums būtu mums, teiksim, bremzēšanā 90 km/h un lielāks ieejas ātrums pagriezienā, noteikti atšķirība būtu lielāka un varētu labāk saprast, cik kur riepa labāk tur, bet, teiksim, Pirelli aiz Zero FR, man likās, ka viņa labāk turās līkumā. Pātrinājums bremzēšana ar Nokia un Hakapelītu ir ļoti līdzīgi. Es to atšķirību tā nesajūtu, jo šeit arī ir tāds faktors, kad ir noslidinātais ledus un ir blakus, kur mašīna nav vēl braukusi, kur viņš mazliet ir irdens un, protams, uz tā irdenā turās labāk. Viennozīmīgi, kā jau es teicu, kad ja man jāizvēlās, es tomēr izvēlos ražoto riepu ziemai. Izcelt kādu no šīm riepām būtu grūti, tad ir jāizveic kaut kādi dinamiskāki, plašāki testi, lai es pateiktu, kura tieši ir labāka. Šobrīd to grūti izdarīt pie šī ātruma. Visas riepas ir labas, kuras mēs braucām, un, kā jau es teicu, atšķirība nav liela. Es varu pateikt, ka kopumā, teiksim, bez radzēm abas riepas, kuras mēs testējām, viņas ir ļoti līdzīgas pie konkrēta ātruma. Ja? Ja tas ātrums būtu mums, teiksim, bremzēšanā 90 km/h un lielāks ieejas ātrums pagriezienā, noteikti atšķirība būtu lielāka un varētu labāk saprast, cik kur riepa labāk tur, bet, teiksim, Pirelli aiz Zero FR, man likās, ka viņa labāk turās līkumā. Pātrinājums bremzēšana ar Nokia un Hakapelītu ir ļoti līdzīgi. Es to atšķirību tā nesajūtu, jo šeit arī ir tāds faktors, kad ir noslidinātais ledus un ir blakus, kur mašīna nav vēl braukusi, kur viņš mazliet ir irdens un, protams, uz tā irdenā turās labāk. Viennozīmīgi, kā jau es teicu, kad ja man jāizvēlās, es tomēr izvēlos ražoto riepu ziemai. Izcelt kādu no šīm riepām būtu grūti, tad ir jāizveic kaut kādi dinamiskāki, plašāki testi, lai es pateiktu, kura tieši ir labāka. Šobrīd to grūti izdarīt pie šī ātruma. Visas riepas ir labas, kuras mēs braucām, un, kā jau es teicu, atšķirība nav liela. Es domāju, ka ļoti daudz, jo ar nobrauktu riepu tur arī pie lielas meistarības neko nevar izdarīt kaut kādā situācijā. Mašīna vienkārši slīd un stūri var griezt un var spiest bremzi vai gāzi, bet viņi vienkārši slīd tur, kur viņi slīd, jo ir strādā kaut kāda fizikas likuma, ir saķeri ar ceļu, ir ātrums un tur neko nevar izdarīt, bet pie labas riepas, pie labas saķeres mašīna ir vadāma, var gan sabremzēt, gan izvairīties no sadursmes, tā kā es domāju, tas ir vēl būtiskāk nekā pieredzējušam braucējiem, ja, teiksim, tādām, kuram nav tās iemaņas tajā sportā, ir ļoti svarīgi braukt ar labu riepu.